Cilvēks pret mākslīgo intelektu, kurš uzvarēs darba tirgu, un mūs ar to iepazīstinās Līva Pērkone, Helve līdzdibinātāja. Līva, aicinām tev uz skatuves un gaidām tavu prezentāciju. Paldies! Nu, labrīt! Prieks šeit būt. Mani sauc Līva. Kā jums vispār šķiet, es varbūt uzdošu sākumā tādus pāris jautājumus. Cik daudz no jums ikdienā izmanto ChatGPT? Nu, principā es redzu, ka nu jau gandrīz visi. Cik daudziem no jums šķiet, ka ir liela iespējamība, ka mākslīgais intelekts aizvietos tieši jūs personīgi tuvāko 10 gadu laikā? Ok, tur jau diezgan maz. Cik daudziem no jums šķiet, ka mākslīgais intelekts aizvietos pietiekami daudzus cilvēkus jūsu nozarē tuvāko 10 gadu laikā? Nu jau krietni vairāk. Jautājums ir, droši vien tas jautājums, kas mūs visus interesē, ir kāda tad ir tā atšķirība? Kāpēc mani aizvietos vai neaizvietos? Bet iespējams ļoti daudzus citus aizvietos vai neaizvietos tajā nozarē. Pirms es eju tālāk, mazliet īsi par mani. Kā jau teicu, mani sauc Līva. Es vadu tādu uzņēmumu, ko sauc Helve. Tas, ko mēs Helvē darām, mēs strādājam ar jaunu uzņēmumu programmām, diezgan ilgu laiku pavadījām jaunu uzņēmumu ekosistēmā. Mēs mēģinām viņiem palīdzēt, sadarboties ar lieliem uzņēmumiem, bet galvenokārt mēs palīdzam lielajiem uzņēmumiem un organizācijām ieviest inovācijas. Inovācijas tāds ļoti seksīgs vārds, mēs par viņu visu laiku runājam, turp un atpakaļ. Droši vien, bet dienas beigās, kas ir inovācijas? Inovācijas uzņēmumu kontekstā un arī mūsu pašu kontekstā visbiežāk nozīmē vienu no divām lietām. Vai nu mēs gribam pelnīt vairāk, vai nu mēs gribam tērēt mazāk. Tāds pavisam vienkāršs princips. Tas ir tas, ko mēs darām. Mēs palīdzam uzņēmumiem izdomāt, kā kaut ko izdarīt ātrāk, kā mazliet kaut ko efektivizēt vai automatizēt. Un pēdējos gados tātad mums ir bijuši daudz un dažādi trendi un tendences, par kuriem noteikti arī jūs esat pietiekami daudz dzirdējuši. Mums ir bijis dizaina sprinti, radošums un digitalizācija un digitālā transformācija. Un, protams, kas tad ir tas, kas šobrīd uzņēmumus visvairāk interesē? Kā tad nenokavēt šo lielo mākslīgā intelekta vilcienu? Ja starp jums, un es pieņemu, ka ir pietiekami daudz studentu vai bijušo studentu vai to, kuri pavisam drīz jau skatīsies uz to, vai jau šobrīd skatās, kas tad ir tas, kas notiek tā potenciālā darba devēja prātā, vai iespējams jūs paši jau domājat par to, kā kļūt par nākotnes darba devēju, nu tad, principā, tas ir tas, kas šobrīd notiek viņu prātā. Viņi nāk pie mums, mēs palīdzam viņiem saprast, kā tad kļūt. Tagad ir tāds jauns, salīdzinoši jauns termins, ieviesies AI First Organization, un tad tas uzņēmums mēģina saprast, kā tad man kļūt par to mākslīgā intelekta vadītu organizāciju, kur man to mākslīgo intelektu likt, kā man viņu izmantot, vai man vajag apmācīt savus darbiniekus vispirms, vai man vajag atrast veidus, kā sarunāties ar saviem datiem, vai man vajag radīt jaunus produktus, kurus vadīs mākslīgais intelekts. Protams, ka tās iespējas ir ārkārtīgi plašas un es negribu teikt bezgalīgas, bet šobrīd to mākslīgo intelektu var likt. Es teiktu, ka tāda tradicionālāka piemēra, un izstāstīšu varbūt pāris, kas tad ir tas, kā tas darba devējs uz to skatās. Viņi skatās, kā pirmkārt sarunāties ar datiem, kā ietaupīt stundas saviem darbiniekiem, kā automatizēt visgarlaicīgākos taskus, uzdevumus. Parasti pirmā lieta, ko mēs prasām, kad mēs aizjām pie uzņēmuma, ir, kas ir tie uzdevumi, kas tavam darbiniekam visvairāk besī. Kas ir tā lieta, kur tu pavadi 2 stundas nedēļā, kur tu principā varētu darīt, lai darītu kaut ko, kur tu varētu izmantot, lai darītu kaut ko gudrāku vai kaut ko vērtīgāku. Kas ir tas, kur tu skaties cauri daudzām dažādām mājaslapām, vai tu atbildi uz kaitinošiem jautājumiem, vai tu sagatavotu tieši tādu pašu tāmi, kā tu jau esi pagājušajā nedēļā izdarījis 15 reizes, bet tagad tu to dari vēlreiz. Kas ir pirmā lieta, ko tu vari automatizēt? Un, protams, ka šeit ir 2 virzieni. Tie var būt iekšēji procesi, tie var būt ārēji procesi, no vienkāršiem asistentiem līdz jau jauniem produktiem. Te var būt pāris piemēri, kā tas praksē izskatās. Pirms es pastāstīšu, kāpēc no tā baidīties vai nebaidīties. Šis ir piemērs no uzņēmuma, kurš vēl nesen eksistēja. Tagad jau ir exitojis OX Drive, es pieņemu, ka mēs visi zinām. Tas ir mazs, vairs ne mazs, jaunu uzņēmums. Šeit tā tad ir darbinieks,
kurš pavada ļoti vairākas stundas, bieži vien sestdienā vai svētdienā, atbildot uz klientu apkalpošanas dienesta jautājumu. Tātad tev ir outsourcēts klientu apkalpošanas servis, tev ir cilvēki, bet viņi nezina atbildes uz visiem jautājumiem. Tas, ko viņi izdara, principā viņi uzbūvēja šo pašu sev. Viņi nemaksāja nevieniem IT izstrādātājiem, viņi neņem nekādus programmētājus. Tā ir tā milzīga atšķirība, kur mēs esam šobrīd. Mēs varam uzbūvēt šādas lietas sev paši, gan kā indivīdi, gan kā uzņēmumi. Viņi sev dažās stundās uzbūvēja rīku, kuru viņi iedeva šim te ļoti standarta ChatGPT aģentam, asistentam, iedeva informāciju par visām Teslas automašīnām, iedeva informāciju par visām iespējām detaļām, ko var izmantot attiecīgi šis te klienta apkalpošanas dienesta pārstāvis, kad viņam sestdienas naktī zvana un prasa, kā atvērt bagāžnieku, ja ir izlādējusies baterija, tad viņš var pajautāt šim te čatam, kurš ir apmācīts uz ļoti konkrētiem datiem un uzreiz iegūt atbildi, un tas nozīmē, ka viņam neviens nezvana un netraucē. Šeit arī varbūt tās ļoti ātrs, mazs piemērs. Tas ir nekustamo īpašumu uzņēmums, kurš arī tātad pavada manuāli stundas konkrētam darbiniekam vairākas nedēļā, lai rakstītu saturu par nekustamiem īpašumiem, kas viņam jānopublicē sludinājumos. Šis ir tāds vēl viens piemērs, kur tu vari pēc būtības pāris stundu laikā izveidot rīku bez programmētājiem, un Ģirds ļoti labi teica, kas ir visdārgākā lieta, kas agrāk bija, kas ir tas brīdis, kāpēc bija ļoti grūti digitalizēties, jo programmētājs ir ļoti dārgs. Mums ir vai nu jāņem darbā, tātad IT speciālists, ja mēs skatāmies, tev ir nekustamo īpašumu uzņēmums, kurā visticamāk ir 10-20 darbinieki, vai viņš tiešām var atļauties paņemt darbā pieredzējuši programmētāji, kas viņu vietā uzbūvēs jaunas sistēmas. Visticamāk jau nē. To var atļauties tikai lielie uzņēmumi, IT uzņēmumi vai startupi. Šis ir tas milzīgās pārmaiņas, kas notiek šobrīd, ka mēs varam ieviest efektīvākus procesus bez šīm lielajām investīcijām vai IT sistēmās vai programmētājos. Bet objektīvi mēs strādājam diezgan daudziem uzņēmumiem, un tad pienāk viens brīdis, kurā tas uzņēmums saka, vispār baigi forši. Jā, es uztaisīju uzrakstīto līgumu ar ChatGPT, viss strādā, bet tad es varu atlaist to juristu. Vai tomēr nevaru? Visbiežāk jau tā atbilde ir tāda, ka es tev neieteiktu atlaist to juristu, jo tad visticamāk šis nebeigsies labi. Jo kāda tad ir tā atšķirība? Tas mākslīgais intelekts ir tas mūsu palīgs. Viņš palīdz cilvēkiem, nevis aizvietot cilvēkus. Jo bez tā cilvēka, kurš spēj un māk viņu izmantot, viņš jau pats par sevi strādā diezgan reti. Mums ir jāspēj pārbaudīt tas, ko mēs viņam iedodam, un mums ir jāspēj tas izanalizēt. Tāpēc visveiksmīgākie procesi būs tie, kur mums būs tie darbinieki, kuri mācīs to izmantot. Un tas ir tie uzņēmumi, kas uzvarēs, un tie ir tie cilvēki arī, kas uzvarēs šajā procesā. Mēs jau par to mākslīgo intelektu runājam daudz un dikti. Un es domāju, ka šobrīd jau nevienam nav vairāk šaubu par to, ka tas ir šeit uz palikšanu, jo mēs bieži par to runājam varbūt kā tādu tehnoloģiju trendu. Es ieteiktu par to runāt vairāk kā par rīku, kā par elektrību. Līdzīgi kā ir elektrība var darbināt ļoti daudz ko. Tā var darbināt veļas mašīnas, tā var darbināt ražotnes. Mākslīgais intelekts ļoti līdzīgi ir kā elektrība. Mēs uz viņu paļaujamies jau šobrīd ikdienā. Mēs viņu redzam visapkārt. Tā vietā mēs nedrīkstam arī no viņa baidīties, jo mēs šobrīd, es domāju, visi no mums ļoti labi apzinās, kurš pirmais iemācīsies to, kā prasmi, šo rīku izmantot, tas arī principā būs uzvarētājs. Un jautājums ir, cik lielā mērā mēs viņu apgūsim. Un jau, piemēram, pirms tiem pāris gadiem, kad parādījās ChatGPT un tas nāca kā tādas lielas pārmaiņas, un šobrīd droši vien es laikam neesmu bijusi nevienā konferencē vai nevienā pasākumā, sākot ar nesen bija pasākuma organizēšanas diskusijā, ka viņi teica, ka tur lielā konferencē no 20 tēmām 19 bija par mākslīgo intelektu. Tā kā, principā nav vairs nevienas nozares, kurā šī nebūtu tēma. Bet patiesībā, jo tas mākslīgais intelekts bija šeit visu laiku, tas ir gan
mūsu robotu putekļu sūcējs izmantoja mākslīgo intelektu, lai saprastu, kur ir kaķis un kur ir šķērslis un kur ir gulta. Gan mūsu Siri ir mākslīgais intelekts, gan Vejs. Viņi jau visu laiku bija mums apkārt. Tā lielā lieta, kas šobrīd ir mainījusies, ir tie mūsu ieradumi, jo tas mākslīgais intelekts ir kļuvis pieejams mums, mūsu izmantošanai. Un tie ieradumi jau patiesībā mainās ļoti strauji. Kad es gāju skolā, kas bija ļoti sen, tad vietāluruņi bija salīdzinoši nesen vēl parādījušies. Un es atceros, ka, ja nemaldos, LMT teica, ka gada laikā tagad 90% cilvēku būs vietāluruņi. Un likās, ka tas ir kaut kāds ārprāts. Protams, ka nebūs. Tas ir šausmas. Protams, pagāja gads un mums visiem šobrīd ir vietāluruņi, un mēs par to vairs nedomājam. Un tādas lietas kā podziņa telefonu mēs jau sen esam aizmirsuši, ka tā lieta eksistēja. Ļoti līdzīgi kā vēl pavisam nesen mēs gājām uz biroju, un tad atnāca Covid, un pēkšņi izrādījās, ka mums nevajag ne lielas programmas, ne garus kursus, un mums nevajag ieviest milzīgas pārizglītošanās programmas. Pagāja mēnesis, un mēs visi iemācījāmies izmantot gan Zoom, gan strādāt no mājām, gan izmantot visas šīs iekārtas, kas mums ir vajadzīgas, lai pāriet uz attālināto darbu. Jo tajā brīdī, kurā mēs redzam, ka mums tas ir ērti, un tajā brīdī, kurā mēs redzam, ka mums tas palīdz, mums to apgūt patiesībā ir ārkārtīgi viegli. Galvenais ir atrast to atslēgu, kā mums ir ērti. Jo šeit ir ļoti labs piemērs ar kalkulātoru. Šo es, man liekas, arī, ja nemaldos, Evalds Urtāns to teica, ka ja mēs iedosim kalkulātoru 4-gadniekam, viņš jau nemācēs ar viņu apieties. Jo kalkulators mums aiztaupa ārkārtīgi daudz, tas ir ļoti vērtīgs rīks, bet mums ir jāsaprot, ko ar viņu darīt, mums jāsaprot, kā viņu izmantot, kādas formulas viņam iedot. Un kalkulators mums tur iespējams pavisam senos laikos skolā teica, ka tev tas jāzina, tev tās kalkulācijas no galvas, jo citādāk nebūs jau tev vienmēr tas kalkulators kabatā. Šobrīd mums, protams, visiem ir tas kalkulators kabatā, bet mums vēl aizvien ir jāzina, kā viņu izmantot. Jo dienas beigās agrāk jau to visu darīja cilvēki. Mums bija ļoti daudz burvīgas dāmas, kuras palīdzēja ASV nokļūt uz mēnesi, šīs konkrēti, kuru galvenais darbs bija sēdēt un ar zīmoli vai pilspalvu uz papīra lapām ļoti daudz rēķināt. Šobrīd tā vairs nav realitāte. Tas, kas mums ir jaunais rīks, ir mākslīgais intelekts, un par to tā arī ir domāt. Bet ko tad mums darīt? Kā mums par to visu domāt? Galvenais, ko es gribu varbūt nodot, ir labākais veids, kā izmantot mākslīgo intelektu, ir eksperimentēt un izmantot. Neklausīties tik daudz gudras lekcijas, varbūt no tādiem cilvēkiem kā es. Mēs visi varam pastāstīt kaut ko foršu, mēs visi varam pastāstīt kaut ko gudru. Mēs arī to daram, dažreiz 15 minūtes, dažreiz 6 stundas, bet neko nevar iemācīties no lekcijām un kursiem. Vienīgais veids, kā to apgūt, ir darīt. Es arī nestāstīšu jums aktuālos jaunumus, jo tikt līdzi mākslīgā intelekta jaunumiem, tas ir ekstrēmais sports. Katru dienu ir jauns rīks, katru dienu ir jauns jaunums, katru dienu mēs virzamies uz priekšu ar kaut ko citu. Paņemiet 15 minūtes savā ikdienā, apgūt kaut ko jaunu katru dienu. Pāris, varbūt īsi padomi. Pirmkārt, jautā. Mēs ļoti bieži arī dzirdu no cilvēkiem, es viņam uzdevu jautājumu, tur bija galīgi garām, man tur nekas labs nesanāca, viņš nesaprot šo. Ja kāds ir programmētājs, jūs droši vien zināsiet to, varbūt pieklājīgā versijā, ja tu iedosi sūdīgu jautājumu, tad tu dabūsi sūdīgu atbildi. Tas, cik labi atbildi viņš mums iedod, ir atkarīgs arī no tā, cik labi mēs mākam viņiem pajautāt. Tā kā šis būtu droši vien pirmais solis, iemācīties ar viņu pareizi sarunāties, iemācīties pareizi veidot uzvednes, saprast, kādā veidā katrs no šiem rīkiem, ar ko viņi atšķirās, ar ko viens ir labāks par otru. Un otrs, ko es jau mazliet pieminēju iepriekš, tomēr arī analizējam domājam līdzi, kas ir tas mērķis, ko mēs viņam gribam iedot. Tas mākslīgais intelekts jau neaizvieto visu, ko mēs daram. Viņš ir tas palīgs. Mēs gribam panākt, viņš ir nevis, kā arī Ģirs teica, mākslīgais intelekts nav mērķis, tas ir tavs palīgs ceļā uz konkrētu mērķi, tas nav pašmērķis. Tāpēc arī analizējiet, ko viņš jums dod, un skatieties, vai tas ir tas, ko vajag. Te iepriekšējā lekcijā there's an API for that. Mēs agrāk teicām there's an app for that. Tas vēl bija arī pavisam nesen. Tagad mēs sakam there's an AI for that. Visticamāk, ka mums ir
jau AI tools izveidots, meklējam un skatāmies, kas ir tas, kur mēs varam atrast to, kas mums vajag, kas mums palīdz radīt lietas. Un varbūt pēdējā tāda lieta, nekad atgriežoties pie tēmas par programmēšanu un būvēšanu un veidošanu, nekad nav bijis labāks laiks būvēt, radīt kaut ko jaunu un eksperimentēt. Šobrīd ar mākslīgā intelekta rīkiem ir iespēja katram no mums, gan kā individiem, gan kā uzņēmumiem, gan kā organizācijām, uzbūvēt lietas bez lielas komandas, bez lielām investīcijām. Arī pie mums nāk uzņēmumi, saka, man vajag 50, es gribēju uztaisīt mākslīgā intelekta rīku, man teica, ka tur 50,000, 100,000, tikpat labi tās varbūt 6 stundas un 2 cilvēki. Šobrīd ir ļoti daudz dažādu rīku, sākat ar šiem, Lovable un Replit. Principā, jebkurš cilvēks var pavadīt dienu, 2 un uzbūvēt sev rīkus, kas ir viņam izmantojami. Rekur, random, ļoti ātrs piemērs. Šo es uztaisīju, man šķiet, 20 minūtēs ar Lovable. Es kā cilvēks, kas ir studējis vēsturi un bez nekādām programmēšanas zināšanām, bez nekādas programmēšanas pieredzes, tikai pavisam vienkārši šis principā aizvieto tā, tas ir tā kā newsletters, ziņu lapa par mākslīgo intelektu. 20 minūtes Lovable. Šī ir tā lieta, ko es ļoti iesaku, veltat 50 minūtes savas dienas, un jūs iegūsiet superspēju un milzīgu plusu gan savā karjerā, gan milzīgas priekšrocības kā uzņēmumu vai kā organizācijai. Nu, un pēdējais varbūt tās, ar ko tad es pametīšu skatuvi uz mirkli un došu vārdu. Mākslīgais intelekts ir rīks, viņš neaizstās parasto. Tā kā tie no mums, kuri spējas domāt līdzi un vadīt viņu kā savu palīgu, es domāju, ka tie būs tie, kuri iegūs superspējas un būs uzvarētāji šajā nākotnē. Paldies! Paldies, Līva!